Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūgsit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzībās esmu runājis, nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūgsit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūgšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Tēva. Mācekļi viņam saka: redzi, tagad tu runā tieši, nevairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu, tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam, nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu svētā vārda patiesību, jo mēs ticam, mēs atzīstam, mēs apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīgi un negrozām patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Tad, kad mēs gribam dzirdēt, ko saka Dievs, vai zināt Dieva gribu, mēs lasām Dieva vārdu. Lasot Dieva vārdu, mēs ticam, ka šajā vārdā, ko Dievs ir atstājis, ir atklāta viņa griba arī priekš manis. Bet ko mēs darām tad, kad mēs savu vajadzību, savas vēlmes vai varbūt dažkārt pat gribam izteikt Dievam? Kāds ir tas veids, kā mēs savu vēlmi, savu gribu komunicējam uz Dievu? Tā ir lūgšana. Lūgšana ir veids, kā mēs cilvēki runājam uz Dievu. Laika pa laikam es uzdodu cilvēkiem jautājumu, kad un kādos apstākļos tu lūdz Dievu un kas tevi pamudina to darīt. Un lielākoties cilvēki atbildot saka tā, ka ir kaut kādas problēmas, ir kaut kādas nelaimes, ir kaut kādas bēdas, kuras jārisina, un tieši tas ir pamudinājums uz lūgšanu. Tātad bēdas, problēmas un nelaimes, tātad kaut kas negatīvs, kaut kas slikts, kas noticis manā dzīvē, mani pamudina, mūsu cilvēkus daudz pamudina aizdomāties un vērst savu skatu, savu prātu un arī savu balsi pret Dievu. Bet kā ir tad, kad mēs esam kļuvuši par kristiešiem? Jā, tas ir labs garīgā ceļa sākums. Ja tu savās bēdās, savās problēmās, savās vajadzībās ieraugi, ka tu taču vari vērsties pie Dieva un vari cerēt, ka Viņš tevi sadzirdēs, un piedzīvo to, sadzirdēji, uzklausīji, atbildēji, piepildīji, un tad tu kļūsti par kristieti, nāc uz baznīcu, biežāk vai retāk, un kā ir tad? Kā ir ar lūgšanām tad, kad
tev nosacīti viss ir vairāk vai mazāk sakārtojies un labi. Jēzus runājot uz saviem mācekļiem, saka, līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā, lūdziet, un jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Mēs zinām, un mēs bieži vien esam dzirdējuši, un droši vien arī paši teikuši, tad, kad mēs iesākam lūgšanas, mēs parasti iesākam tās trīsvienīgā Dieva vārdā, apzīmējot sevi ar krustazīmi, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tad mēs sakam, kas nu mums ir uz sirds, un noslēdzam visbiežāk ar vārdiem to es vai to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Un tā parasti ir tāda kā noslēguma formula lielākai daļai lūgšanu. Un kāpēc mēs tā sakām? Tāpēc, ka šīs dienas evaņģēlijā mēs arī lasām, ka Jēzus mudina, aicina un iedrošina savus mācekļus, un mēs ticam, ka arī mūs, lūgšanā vērsties pie Tēva Jēzus vārdā. Bet lūgties Jēzus vārdā tas nenozīmē tikai piekabināt lūgšanas beigās šos vārdus, šo noslēgumu formulu, to es lūdzu vai to mēs lūdzam Jēzus vārdā, bet patiesību sakot, tas nozīmē kaut ko daudz, daudz vairāk. Viena no izplatītākajām lūgšanām, zināmākajām lūgšanām, kuru zina, protams, visi kristieši, bet kuru lieto un zina ne tikai kristieši, bet arī tādi, kuri vēl pat nav kristīti un baznīcā neiet, ir mūsu Tēvs lūgšana. Šī ir vienīgā lūgšana svētajos rakstos, kuru Jēzus ir devis saviem mācekļiem pēc viņa lūguma, un tā ir vienīgā lūgšana, tāda, kuru Jēzus ir mācījis saviem mācekļiem, kā viņiem vērsties pie Dieva, pie debesu Tēva. Un šī lūgšana arī ir mazajā katehismā, un Mārtiņš Luters to skaidro, un viss kristīgās baznīcas, draudzes, mācītāji un visi, kas lieto un māca citus lietot šo lūgšanu, skaidro nevien, kas tad tā ir par lūgšanu, bet skaidro arī šīs lūgšanas dziļāko nozīmi. Un šajā lūgšanā, mūsu Tēvs lūgšanā, ir tādi vārdi: Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Manuprāt, šie vārdi ļoti labi saskana ar to, ko jūs nu pat dzirdējāt lasījumā no Jāņa evaņģēlija, kur Jēzus saka, jūs neesat lūguši, bet tagad lūdziet manā vārdā. Mūsu Tēvs lūgšana dziļāk ļauj mums ieskatīties un atklāja to, ko tad nozīmē lūgt Jēzus Kristus vārdā. Lūgt Jēzus Kristus vārdā nozīmē lūgt saskaņā ar Jēzus pamācību, saskaņā ar Jēzus gribu. Bet ar to vēl lūgšanās Jēzus vārdā nebeidzas. Tā iet vēl dziļāk. Un to mēs ieraugām tieši šajos vārdos mūsu Tēvs lūgšanā, kur Jēzus, viņš taču ieliek šos vārdus savu mācekļu mūsu mutēs, tā mēs uzrunājam Dievu. Bet padomājiet par šiem vārdiem, kur mēs katrs vairākas reizes dienā uz Dievu sakām: Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Šie vārdi tavs prāts nozīmē tava griba, lai notiek kā debesīs un tā arī virs zemes. Jeb vēl vienkāršāk mēģinot pateikt, mūsu Tēvs lūgšanā Jēzus mūsu mutēs ieliek vārdus, kur
mums ir jāsaka, mēs esam aicināti teikt, Dievs, lai notiek nevis tā, kā es gribu, bet lai notiek tā, kā tu gribi. Ziniet, kāds cilvēks varētu jautāt, klausieties, bet tas gadījumā neanulē visu lūgšanas jēgu un būtību? Kāda jēga lūgt, ja beigās tu pasaki, Dievs, lai notiek tā, kā tu gribi? Padomājiet mirkli par šo. Kāda jēga lūgt, ja beigās tāpat mēs sakam un gaidām, lai notiek Dieva griba? Daudz cilvēku uz lūgšanu skatās ļoti kļūdaini un pat maģiski. Un visās reliģijās un visos kultos ir tas, ko apkopojot varētu saukt par lūgšanu. Bet tikai kristīgā kontekstā tā ir īsti lūgšana. Pagānu kultos tās ir maģiskas formulas, un jēga un būtība ir ģeniāli vienkārši. Panākt tur no debesīm vai no kaut kādiem mākoņiem, lai no turienes asistē man piepildīt to, ko es gribu. Visu pagānu kultu būtība. Pavisam vienkārši. Ja arī kristīgs cilvēks domā, ka viņš ar Dievu var runāt vai darboties šādā veidā, kā es te tagad piesaukšu debesis Dievu un iesaistot savās lietās, noskaņošu viņa gribu par labu man, tad mēs kļūdamies. Kļūdamies lūkojoties uz pašu lūgšanas būtību. Lūgšanas būtība nav izmainīt Dieva gribu, kā dažkārt cilvēki domā. Lūgšanas būtība pat nav bieži vien ietekmēt Dieva gribu. Lūgšanas būtība saskaņā ar to, ko māca mums Kristus, ir nonākt saskaņā ar Dieva gribu. Bieži vien daudzi cilvēki vēršas pie Dieva tā, it kā Dievs kaut ko nezinātu. Vēršas pie Dieva tā, it kā viņš kaut ko neredzētu. Tā, it kā kaut kas viņam būtu paslīdējis garām. Mēs viņu informējam. Mēs viņam pastāstam, it kā viņš nezinātu. Šajā pašā Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas noslēgumā, kad Jēzus mācekļus iedrošina un māca un saka, līdz šim jūs neesat neko lūguši manā vārdā, lūdziet, tad jūs dabūsiet un jūsu prieks būs pilnīgs. Mācekļi beigās saka tādu ļoti labu atziņu. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu. Dievs zina visu. Bet dažkārt cilvēkam ir jāpaiet gadiem, lai viņš saprastu un nāktu pie atziņas, manai lūgšanai nav jābūt tādai, kura informē Dievu par to, ko viņš nezina. Dievs zina visu. Bet vai es zinu Dieva gribu? Vai es lūdzot un vēršoties pie Dieva vēlos nonākt saskaņā ar viņa gribu? Absolūti ģeniāls un brīnišķīgs ir vecās derības Zālamana miegā sacītās lūgšanas un vēršanās pie Dieva piemērs. Fenomenāli vienkārši. Zālamans jauns ķēniņš sapnī miegā lūdz Dievu un saņem absolūti fantastisku atbildi. Un izrādās, ka Dievs
var palīdzēt un Dievs var dot kaut ko, ko cilvēks nelūdz. Vēl vairāk mēs redzam Zālamana, Dieva atbildē uz Zālamana lūgšanu, Dievs skaidri viņam pasaka, tāpēc, ka tu to neesi lūdzis, es tev to došu. Fantastika vienkārši, absolūts kosmos. Tāpēc, ka tu neesi to lūdzis, es tev to došu. Un tagad atpakaļ pie praktiskām lietām. Es domāju, katram dzīvē ir tā gadījies, ka tu kaut ko ļoti, ļoti vēlies. Es pat nedomāju, ka tu par to lūdz vai kaut kādā tādā garīgā kontekstā, bet vienkārši tu kaut ko šausmīgi ļoti gribi, pat tiešām šausmīgi. Un tad tu ap to ņēmies un ilgojies un tā un viss. Un tad kaut kādā brīdī tu to atlaidi. Un tieši tad, kad tu to atlaidi, tad, kad tu esi pārstājis ar nagiem, zobiem, ragiem tajā ieķerties, tad tas notiek, vai to tu saņem. Nevis tad, kad viskaismīgāk tu pēc tā esi tiecies, bet tad, kad tu to gandrīz jau esi atlaidis. Es pieņemu, ka tādā vai citādā formātā šāda pieredze varētu būt katram. Šo pieredzi noteikti var un pat vajag pārnest uz mūsu garīgo uz lūgšanu dzīvi. Jo šie vārdi, ko Jēzus māca mums izteikt lūgšanā, un ko mēs sakām, es ticu, vismaz reizes 2 dienā, un teiksim arī šajā dievkalpojumā, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, šie vārdi palīdz mums ļoti daudz ko mēs gribam, pēc kā mēs ilgojamies, ko mēs augstam, atlaist. Bet atlaist ar tādu ticību un paļāvību, ka Dievs, kurš ir virs un pār mums visiem, redz, ko mums patiesībā vajag. Un savā tēvišķajā mīlestībā un žēlastībā mums dos to, kas mums tiešām ir vajadzīgs un kas mums nāk par labu. Tādēļ kristīgā lūgšanā mēs vairāk paļaujamies uz to, un mēs ticam uz to, ka Dievs zina absolūti visu, ko man vajag. Dievs redz pilnīgi visas manas vajadzības, un mūsu lūgšana lielākoties ir nevis Dieva informēšana, kā mēs domājam, bet apzināšanās, ko tad mums īsti vajag, pēc kā mums vajadzētu tiekties. Bet tai pašā brīdī mēs arī apzināmies, ka labākais, kas var notikt ar tevi, ar mani, ar mums ir, ja pie manis un pie tevis 100% realizējās Dieva griba. Mēs dažkārt domājam kļūdaini, ka Dievs kaut ko neredzēja. Varbūt mēs ne tā domājam, bet mēs tā reaģējam. Ja mēs tā padomātu, mēs tā nedomātu, bet tā mēs reaģējam, ka ja vien Dievs zinātu, ja vien Dievs redzētu, nē, varbūt ir otrādāk. Ja vien tu redzētu, ja vien tu saprastu, tu vairāk paļautos, tu mazāk baidītos un vairāk vietas būtu nevis savām prasībām un iegribām, bet paļāvībai uz to, ka Dievs dos to, kas tev ir vislabākais. Jēzus iedrošina lūdziet manā vārdā, un Jēzus arī apsola, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Lūgšana ir saistīta ar prieku. Es esmu saticis cilvēkus, kuri sevi sauc par neticīgajiem, vai, labi, varbūt ne par ateistiem, bet par neticīgajiem. Un dažkārt ir gadījies tā, ka es pajautāju, bet
Kāpēc te viņi Dievam netic? Un izrādās, vainīga ir lūgšanas pieredze. Kādas lūgšanas pieredze? Cilvēks dažkārt atzīstās un saka, es lūdzu par kādu lietu, un Dievs man to nepiepildīja, es Dievam vairs neticu. Es ļoti ceru, ka daudzi no šiem cilvēkiem, kuri Dievu no savas dzīves ir izstūmuši pēc neatbildētas vai ne tā atbildētas lūgšanas, pārvērtēs savu dzīves pozīciju, savu attieksmi pret Dievu, pret lūgšanu un nāks atpakaļ. Es ļoti ceru un ticu. Bet tā nav pareiza attieksme, nav pareizs sirds stāvoklis pret Dievu attiekties kā pret burju nūjiņu, zelta zivtiņu, hotabiču vai kaut kādu džinu, kur izlaiž no pudeles un viņam ir 3 vai vairāk vēlēšanās, kuras viņš ir gatavs izpildīt, un mēs tagad mēģinām tikt skaidrībā, ko tad es tagad gribu, ja nu man paverās tāda iespēja, ka gandrīz visu es varu dabūt. Jēzus nesaka, visu vari dabūt. Jēzus nesaka, visas tavas iegribas taps piepildītas. Jēzus saka, lūdziet manā vārdā, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Un prieks nevienmēr ir, un nevienmēr ir tikai tur un tad, kad es dabūnu to, ko es gribu. Vai ne? Prieks arī dažkārt ir tad, kad mēs nākam pie atziņas, kāds gan es biju muļķis, ka ilgojos, lūdzu vai meklēju vai tiecos pēc kaut kā, un paldies Dievam, ka es to nedabūju. Viens no smieklīgākajiem un tādiem bērnišķīgākajiem piemēriem lūgšanai, kur paldies Dievam, ka nedabūju, stāstīja kāda mācījos evaņģēlistu kursos, un daudzus gadus atpakaļ viena sieviete stāstīja par savu, viņa no bērnības jau augusi kristīgā ģimenē, par bērnu lūgšanas pieredzi. Un to es bieži esmu stāstījis, piedodiet tie, kuri varbūt esat jau dzirdējuši. Viņa bija skatījusies uz savu vectētiņu, kad viņš iet gulēt. Viņš tā pirms iemikšanas viņam tāda glāze ar ūdeni blakus gultai. Viņš tā izņem savus ieliekamos zobus un ieliek glāzītē un aiziet gulēt. Un šis bērns, šī mazā meitene bija visā nopietnībā savā bērna sirdī un prātā lūgusi Dievam, lai Dievs viņai dod tādus zobus kā vectētiņam. Mēs, protams, tagad visi tā draudzīgi varam pasmieties un pasmaidīt, cik naiva un reizē, cik, ja Dievs to tomēr piepildīt tam dažus gadus vecajam bērnam, ja, kaut kā tā būtu šausmīgi diezgan iedomāties mazu bērniņu, kurš iet savā diendusā un izņem savus protēzes un ieliek glāzē. Tas būtu traki, vai ne? Ka viņam tur izkrīt un nomainās zobiņi, tas viss normāli. Un tad šī sieviete, pieaugusi sieviete, tad, kad viņa runāja, tad viņai arī vēl Dievs nebija piepildījis viņas bērnības lūgumu, un viņai joprojām bija viņas pašas zobi. Un paldies Dievam, ka tā bija. Bet šī viena mazā lūgšana ļauj mums ieraudzīt to un ļauj mums atgādināt pašiem sev to, ka mēs varam būt vai nu naivi, vai nu līdz galam nesaprātīgi, vai līdz galam nesaprast, ko mēs lūdzam. Tādēļ ļaušanās Dieva korekcijai, tavs prāts, lai notiek, ir labākais, ko mēs jebkuras savas lūgšanas kontekstā, sākumā, pa vidu, beigās varam teikt un domāt. Dievs neaizliedz mums lūgt konkrētas lietas un vērsties pie viņa konkrētās vajadzībās un saņemt dažkārt momentālu, ātru atbildi un palīdzību.
Dievs neaizliedz mums pēc kaut kā ilgoties un šīs ilgas izpaust arī savās rīta, pusdienas, vakara vai pat draudzes kopīgās lūkšanās. Bet Dievs mums vēlas pateikt, ka viņa griba pret mums ir absolūti, pilnīgi un nemainīgi laba. Un mūsu lūkšanas centrālajai būtībai vajadzētu būt tādai, ka paralēli visam tam, ko mēs tur lūdzam un gribam, mēs lūdzam, lai Dievs ļauj man dzīvot saskaņā ar to, ko Viņš grib attiecībā pret mani. Un ka labākais, ko es varu lūgt, Dievs, lai notiek tavs prāts. Dievs apvelti mani ar to un tādā mērā, kā tu to redzi labu esam. Jo es ticu, atzīstu un lūdzu. Ka labākais, kas ar mani var notikt, ir, ja pie manis notiks tavs Dievs prāts, tava grība. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.